Cēsu rajona lauku partnerība ir nevalstiska sadarbības organizācija, kas vieno dažādu interešu pārstāvjus, kas rosina attīstītu ilgtspējīgu darba un dzīves kvalitāti. Partnerības darbība balstās uz vietējo attīstības stratēģiju, kas izstrādāta balstoties uz vietējo iedzīvotāju vajadzībām, un tajā ir noteiktas konkrētas prioritātes - uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana, dzīves kvalitātes uzlabošana un kultūras mantojuma attīstība un saglabāšana. Partnerībai ir arī citas aktivitātes, kā viena no tām ir atbalstīt mājražotājus, laipni lūgti ceļojumā par mājražošanu. Vinetas un allas kārumlāde. Šeit tiek gatavotas, izsmalcinātas smalkmaizītes un saldumi. Uzsākām mēs to 2 gadus atpakaļ ar ideju, ka gribam kaut ko darīt tādu, kas pašām rada prieku, kas sagādā prieku, kas ir arī tāds mūsu tā kā hobijs un darbs kopā. Un tā mēs arī nonācām līdz idejai uztaisīt savu kārumlādi. Aivara Kerliņa akmens darbnīca. Šeit top dārza figūras un citi izstrādājumi no akmens un metāla. Akmens, mazliet metāls un kaut kāds tiņķēziņi gatavi. Tie nodara kā dārzam, tā interjeram. Viņus var likt uz kamīna, var lielākus likt dārzā ārā. Un tas ir akmens ar metālu, tā kā varētu teikt, ka zaļā ražošana nekas dabai nav kaitīgs. Un ja vēl gadās atrast akmeni, kuram ir ļoti maz jāskarās ar instrumentu klāt, tad mēs ļoti maz enerģijas patērējam, ja? Un tur tas rezultāts beigās iznāk ļoti labs. Zemnieku saimniecība Ķingas. Saimniece pēc senas ģimenes receptes cep garšīgu lauku rupmaizi. Maizīti to taisu, vakarā sāku ieraugu un visus sataisu, un tad no rīta pieliekam vēl ķimenītes un cukuriņu un miltus, un tad mīcam, un kamēr līdz cepšanai, gandrīz 2 dienas sanāk tā, ja vienā dienā. Un ņemam kukulīti, taisam mīklu. Tāda. Liekam. Kukulīti apgaudam. Tagad lēžam maizīti krāsnī. Līdz pašam galam. Un tā notiek tā maizes cepšana. Keramika laņģis. Darbnīcā tiek veidoti māla un porcelāna izstrādājumi un vitrāžas lampas pēc individuāla pasūtījuma. Pa burismu gadās arī nopelnīt, bet tādi ļaudis jau parasti nevis nopelna naudu, bet nopelna kupri dzīves beigās. Mums vajag iespiest pašu galveno. Paraksti. Tas mums vairāk neies. Un tāļruņa numuru. Un tad es vēl iespiežu grādus, uz kuriem man viņš būs jākurina, kurā vietā man viņš krāsnī jāliek, jo man pa ziemu aizmirstās reizē viņa pusgadu žūst. Siera ražotne. Šajā ražotnē tiek ražoti mājas makaroni ar dažādām piedevām, zaļais siers un citi beramie sieri. Viss tiek iegūts tikai ar dabīgām sastāvdaļām. Piemēram, bietais liek tikai bieti. Karijam, kas dod zeltaino krāsu, ir karijs, nekādas citas krāsvielas netiek izmantotas. Vēl ļoti īpaši ir makaroni ar siera āboliņu. Šo augu es pats audzēju, man ir tāds diezgan liela plantācija, un vācu lapiņas, un tās lapiņas kautēju, un tad tālāk pievienoju makaroniem. Mājās ražota produkcija ir bijusi pieprasīta vienmēr un arī būs pieprasīta vienmēr. To lielākoties var iegādāties mazos lauku tirdziņos vai gada tirgos. Un mums radās ideja, pat vesels ideju kopums, kā palīdzēt mājražotājiem realizēt savu produkciju un popularizēt savu produkciju. Kā viens no tiem ir produktu stends. Tajā ražotājs bez maksas var izvietot savu kontaktinformāciju un produktu, kur pircējs var pats sazināties ar ražotāju un iegādāties šo produktu. Papildus gatavojam arī produktu katalogu, kas ir drukātā veidā,
Tas aptvers ražotāju informāciju un produktu informāciju. Šī informācija tiks izvietota arī mājaslapā, kas nākotnē kļūs par e-veikalu, un arī internetā varēs iegādāties šos produktus. Vēlos uzsvērt, ka līderu programmas ietveros iespējams realizēt projektus mājražošanas attīstībai un mājražošanas uzsākšanai. Aicinu pievienoties produktu stendam un reklamēt savu produkciju, sūtot informāciju uz e-pastu info@partnerība.lv. Cēsu rajona lauku partnerība partneris taviem projektiem.